Nu, sveiki, meitenes, pēc nedēļas. Prieks atkal jūs redzēt, kā jau vienmēr mēs kā standarta meitenes, kā es saku, kas vienmēr atnāk. Paldies par to pašu. Un turpināsim šodien drusku vairāk parunāsim par katru produktu, jo šo te pirmo, kas ir mums dzels, jauns produkts, tas ir viens no jaunajiem, atsevišķi dzels, kopā ar C vitamīnu. Tātad bisglicināts, tas ir interesants paveids, dzels paveids, kurš ir izveidots speciāli, lai atkal mūsu produkts izceltos ar to, kad viņš ir atkal izveidots, izvilkts no augu valsts. Jā, tātad ir plus C vitamīns, tāpēc, ka dzels neuzsūcās bez C vitamīna. Ja, un šo te balansu, dzels un C vitamīna balansu, viņš normalizē, ja, mūsu organismā. Dzels ir viens no būtiskākiem minerāliem dažādiem bioloģiskiem reakcijām, piemēram, skābekļa transportēšanā, DNS sintēzei un šūnu profilaksei. Arī par to, kad ja ir par maz dzels organismā, jo mums ir dzels, kur dzels mums ir arī mums multivitamīnā, ja, un arī ir spirulīnā, bet šeit ir atkal papildus izveidots produkts, jo dzels mums ir ļoti par maz. Lai šīs te bioloģiskās reakcijas strādātu pareizi un skābekļu transportēšana tieši šūnās, tad šo te dzelzi mums vajadzētu papildus, ja ir it sevišķi, ja arī ir problēmas. Ja, un arī DNS sintēzei, tātad šūnu veidošanā un šūnu sakārtošanai, ir arī šis dzels un kopā ar C vitamīnu viņš vislabāk darbosies un palīdzēs šai šūnai atjaunoties un sadalīties tā, kā mums vajag. Bisglicināts tiek izmantots kā dzels palīgviela un ir viena no formām, kas organismā viegli uzsūcas. Tāpēc arī ir šis te bisglicināts tieši tādā formā izveidots, lai viņš ātrāk transportētos pa taisno uz šūnu. Ja? Tālāk. Dzels arī pētījumos ir konstatēts, ka deficīts ir negatīvi ietekmē uz imūnsistēmu un padara organismu neaizsargātu pret infekcijām. Tad, ja arī dzels mums ir par maz šūnā, tad arī mums infekcijas un mikroorganismi, kas mūsu sēnītes ir sevišķi, tad viņas organismā vairojas. Dzels arī ir tas, kurš ir vajadzīgs, lai mums normalizētu skābo vidi, tātad jābūt sārmainai vidē mūsu organismā. Jā, tad arī to kā profilaksi var viņu tomēr papildus vēl kaut ko vēl padzert klāt un nebaidamies, ja, kad viņam ir, lai būtu sakārtota šī te, nebūtu šī te skābā vide, ja, šūnā. Dzels deficīts var izraidīt dzels deficīta anēmiju, īpaši, ja dzels nepietiek uzņemts pietiekami daudz vai ir traucēta tā uzsūkšanās, dzels veicina normālu sarkano asins šūnu un hemoglobīna veidošanos. Tātad, ja ir dzels par maz organismā, kuri ļoti daudz, starp citu, pierādīts arī bērniem, ja, kurš neveidojas un asins ķermenī asins, vārds sakot, paliek biezas arī bērniem, ja, jo hemoglobīns paaugstinās arī ļoti, ļoti strauji, ja arī dzels viņš nav normā organismā. Cilvēkiem ir dzels deficītu, var rasties vājums, nogurums, balta āda krāsa, nepietiekams skābekļu transportēšanas dēļ. Ja, tātad, ja skābeklis, mēs varam elpot ārā, iet un elpot, cik mēs gribam, ja, bet ja šī transportēšana skābekļu uzsūkšanās šūnā nenotiek, tātad arī ir no tā, ka citreiz arī daudzreiz tā arī teikts, ka cik tu balsis palicis, tu droši vien neej ārā, ja, bet tas nenozīmē to, ka viņš neiet ārā, bet viņam var būt šī te viens no, kad ir dzels pa maz organismā.
Ja? Tātad, ja ir dzels, tad skābekļa transportēšana nenotiek. Atpaliek bērniem it sevišķi un arī pieaugušiem, ja nenotiek skābekļa transportēšanās, notiek problēmas ar smadzenēm. Ja? Tas ir pirmām kārtām. Jo šīm te šūnām ir jābūt apgādātām ar skābekli, lai attīstītos, lai darbotos, ja, un arī bērniem tātad līdz ar to, ja ir dzels preparāts par maz, dzels ir par maz organismā, bērni nespēja, nav atmiņas, viņi nespēja koncentrēties, nav uzmanības, viņi ļoti, ļoti trauksmaini. Ja, arī var būt tā, kad vienkārši padot šo te dzels preparātu var un viņš normalizējas. Ja? Dzels deficīta gadījumā dažiem cilvēkiem palielinās vēlme lietot dažādas vielas, piemēram, papīru, augstu mālu. Ir daudzreiz dzirdēts, ja, ka bērnībā mēs krītu ēdām, ja, atceros, ka mums ar klasē bija tāds, kas ēda krītu vai arī tiešām augstu ēda, mēs brīnījāmies, ko tu tur dari, ja, bet izrādās, ka līdz ar to, kad ir par maz organismā, viņš grib šo te kompensēt šo darbību. Viņam nevajag to, bet organisms pieprasa. Tāpat kā, ja, kā es saku par alkoholu un par pīpēšanu, arī ir cinks, ja ir organismā pa maz, tad arī mēs ar to darbību, mēs viņu aizvietojam, bet, protams, mēs viņu neatrisinām. Tad ir jādod, un viņš vienkārši pāriet un negrib vairs to darīt, un nav vajadzīgs. C vitamīnam piemīt antioksidantu īpašības, kā jau zinat, ja? Tas ir atbilstošs vitamīns, kas nodrošina aizsardzību pret brīvo radikāļu un kaitīgo ietekmi organismā. Tāpēc arī viņš tur ir pielikts, lai viņš normalizētu šo te skābekļu virzīšanu šūnā, ja, un brīvos radikāļus, kas ir organismā, izvadīti no organisma. Neirodeģenerātu slimību pētījumos noskaidrots, ka arī C vitamīnam ir aizsargājoša loma šo slimību ražošana gadījumā, galvenokārt samazinot oksidanta stresa veidošanos smadzenēs, kā jau es teicu. Ja, tātad viņš ir jābūt tiešām kopā, lai C vitamīns palīdz šim te dzelzim tieši smadzenēs aiziet un strādāt un veidot šo te uzsūkšanos. Ir pierādīts, ka C vitamīna efektivitāte dzels uzsūkšanas palielināšanā, dzels pateicoties tā antioksidantu un pretiekaisumu īpašībās. Tātad abi divi kopā viņi dod pretiekaisumu mērķi. Ja? Tātad, ja arī ir iekaisums, tad var padot šo te, un viņš kopā iekaisumu arī var palīdzēt izdarīt, ja? Noņemt šo te iekaisumu. Tas efektīvi atjauno līdzsvaru, nodrošina vielmaiņas priekšrocības. Tātad, ja ir sabalansēt hormonālā sistēma, ja cilvēkam ir nobīdījusies, tad ar dzelzi un C vitamīnu kopā mēs varam sabalansēt vielmaiņas normalizāciju, tātad hormonu normalizāciju. Askorbīnskābe un dzels uz 2 mēnešu periodu ir pierādīts, ka tas koriģē dzels deficītu pacientiem, kur lieto bisklicinātu saturošos uzturu bagātinātājus. Iepriekš minētajā pētījumā tika ziņots par to, ka ievērojama dzels, hemoglobīna un ferritīna līmeņu paaugstināšanās pēc ārstēšanās. Tātad viņš palīdz arī šāds te komplekss, palīdz normalizēt arī uztura normalizāciju, ja, tad arī šo te var izmantot arī starp citu pie tīvēšanas, lai sabalansējās vielmaiņa, lai sabalansējās šis palīdz organismam izvadīšana no organisma, lieko ūdens izvadīšana no organisma, ja, arī var viņš palīdzēt, un arī tā papildus varam mēs to darīt. Tātad mums arī ir, protams, atsevišķi C vitamīns, kā jau zinat, ja, mūsu C vitamīns ir izteikts, īpašs C vitamīns, jo viņš nav izveidots no citrusiem, bet ir no apelsīna. Apelsīnam ir tas, kad viņš ir maigāks, tas C vitamīns, viņš nav tik skāba vide, un mežrozīšu augļi, tie balansē šo te, to skābumu.
ja, un kopā saliekot, viņš atkal absorbē organismu un nav šī te skābā vide. Kaut C vitamīns, viņš ir ļoti izteikti, kam ir paaugstināta skābā vide, tad mūsu C vitamīnu var lietot, jo viņš ir sabalansēts kopā ar mežozīšu augļiem, kurš normalizē to skābo vidi, ja. Tas samazina it sevišķu vēža risku. C vitamīns ir vajadzīgs profilaksei, acu veselībai, stiprina ļoti imunitāti, ķermeņa pretestību, aizsargā no augstuma. Ja ir par maz C vitamīns, tad arī cilvēki tie, kas salst, un arī dzels, starp citu, ir tas, kurš, ja ir cilvēkiem tādi, kuri, salst, man vienalga, kurā brīdī vējiņš uzpūš, man ir augsti, ja, vai arī pats par sevi, ja viņi salst, tie cilvēki, viņi nevar sasildīties, tātad viņiem pietrūkst C vitamīns, tas ir pirmām kārtām, bet var arī būt arī dzels. Tas arī to rada tādus, vācāko cilvēkam tā viņam ir. Tas ir izdevīgi arī palīdz smēķētājiem, atbalsta mazuļu attīstību grūtniecēm, aizsargā sirds un asinsvadu ceļus. Aizsargā zobu un smaganu veselību, samazina hipertensiju, tas ārstēs saindēšanos ar svinu. Jo šobrīd arī ir pierādīts, ka ļoti daudz, kuri šodien arī bija prezentācijā vienā, kur arī stāstīja par ūdeni, ka mūsu ūdenī ir ļoti daudz svina piemaisījuma. Tātad arī šo te mēs varam kā profilaks, jo viņš izvadīs ārā no organisma dzels ar C vitamīnu un C vitamīns ar mežozīšu augļiem kopā, ja viņš palīdzēs izvadīt tos metālus liekos, kas mums organismā nav vajadzīgi. Uzlabo arī, kā jau teicu, acu, bet it sevišķi kataraktai, un pie asmas ļoti labs ir kā profilakse un noņemt spazmas. Ja, pie asmas cilvēkiem ļoti šīs te tieši mežozīte ir tā, kas palīdz tās spazmas noņemt. Tad mums ir bosfīlija ar magoņeļu. Mēs viņu esam aizmirsuši, tāpēc gribējās kaut ko vairāk, jo mēs daram daudz ko. Varbūt jūs lietojat, bet neesam diezgan sen par šo te runājuši. Tas samazina plaušu izraisīto alergēnu iedarbību, pateicoties alergilīniem, mazina nervu sistēmas problēmas, ir iegūti pozitīvi rezultāti anēmijas gadījumā. Tātad pie anēmijas bosfīlija ar magoņu eļu mēs varam palīdzēt. Tas palīdz mazināt alerģijas simptomus, pateicoties tā antioksidantu iedarbībai. Tas ir bagāts ar B vitamīniem, tātad B1, B2, B3, B6, B9. Ir zināms, ka tai ir aizsargājošas īpašības pret vēzi, izraisošās gēnu struktūras pārtraukšanu. Tātad viņš atkal ir viens no tiem, jo bosfīlija, kā jau zinat, mēs esam runājuši, bosfīlija pati par sevi ļoti aizsargā, ja, tātad vēža šūnas un aptur šo te vēžu augšanu, ja parasti, kā es saku, ja. Tas palīdz stiprināt imūnu sistēmu, palielinot balto asins šūnu veidošanos. Ir sevišķi tiem cilvēkiem bosfīlija un tieši šis ir eļas preparāts, ja, kurš tiem, kam ir balto asins ķermenīšu neveidošanās, kam ir samazināšanās, kam ir šiem te ķermenīšiem ir problēma, tad šī te eļa var samazināt un palīdzēt atjaunot šo te šūnu veidošanos, ja, tad nebūs, var noņemt tās spazmas, kas ir asinsvados, ja, kad ir problēmas ar baltiem asins ķermenīšiem. Ļoti palīdz samazināt kaulu stresu. Tas nozīmē to, ka ir mūsu skuļu sāpes, ja arī var palīdzēt tieši samazina locītavas sāpes, viens atkal no produktiem, kuru mēs varam atkal pamainīt, lai normalizētu locītavas un lai normalizētu muskuļu un skrimšu ļaudus. Tātad arī pretvēžu īpašībām ļoti tas, kā es vēlreiz atkārtošos, jo tiešām šis te ir tas atkal viens no, kuru mēs kā profilaksi, un nevis tad, ka mēs jau esam slimi,
bet tad, kad jau mums iepriekš, lai mums nebūtu šīs te, jo arī bosfīlijas eļļa, bosfīlija ir tā, kas mūsu organismu taisa sārmaiņu, nevis skābu, palīdz atkal normalizēt mūsu, jābūt mūsu organismiem, jo vairāk ir skābums organismā, jo ātrāk attīstās vēža šūnas, jo vēža šūnām patīk skābums, un viņi tur vairojas, un tieši otrādi viņš vēl vairāk un ātrāk. Ja mēs izbeidzam arī tāpat kā ar pārtiku, ja mums ir vēža šūnas organismā, mums viņas ir, bet ja viņas ir attīstījušās vienalga kurā vietā, mums ir jāizbeidz cukurs un mums jāizbeidz ir skābi produkti. Tie divi, trīs produkti, kuri ir vispār jāaizmirst. Un tad automātiski arī palīdz organismam netik strauji normalizēt šo te slimību, ja? Jo mēs vairāk ēdīsim skābus produktus, jo mēs vairāk ēdīsim, tiešām viņš vēl vairāk attīstās, nevis noiet. Starošana tā ir tikai nobloķēšana, viņš neko tur nevar sakārtot, ja? Bet arī var ieteikt cilvēkiem, ka var ar šo te bosfīlijas eļu kopā ar magoņeļu ir tā, kas normalizē šo te skābo līmeni organismā, un šūnu līmenī viņš arī vēža šūnas viņš aptur, ja, un neveidojās tālāk. Ļoti spēcīgi ir arī pie kataraktas, tieši gados vecākiem cilvēkiem šo produktu vajadzētu, ja veidojas jau kādi slāņojumi vai jau ir, ja, tad var arī palīdzēt, lai nav tālāk lielāks process, ja, ļoti labs ir arī iekaisumiem, visādiem, arī ar medikamentiem salīdzinot, tas ir vispār kā diena pret nakti, ja, un ļoti ir izplatīta arī Kronas slimība, tātad tā arī ir šo te produktu var palīdzēt. Zarnu sindromam, tātad, ja ir zarnās mums zarnu sindroms, tas spazmas, ja zarnās, tad arī ar šo te mēs varam ar bosfīliju un magoni eļu kopā mēs varam palīdzēt. Ja? Arī ir tieši ļoti labi pie taukainās aknām, tātad aknu sistēmē, kur ir aptaukošanās aknām, viņš arī normalizē un izdala sašķeļ taukslāņus, ja, izvada lieko attīra aknu, ja, no taukiem. Tātad arī līdz ar to arī normalizē holesterīnu līmeni, ja, jo holesterīns arī ir tas, kurš mums tos taukus arī palīdz tur apstādināt, bet veidot, ja holesterīns, labais holesterīns, ja, ir paaugstināts, tad arī automātiski organismā atslāņojas taukslāņi un viņi nogūsnējas, ja. Tas ir arī sinerģijas iedarbībā un atbalstot aknas. Tātad, kā es teicu, arī ļoti labi bosfīlijas eļļa ir tā, kas palīdz vienkārši attīrīt aknu. Aknu ir viens no atkal detoks produktiem, kuru mēs varam arī izmantot, ja ir arī, piemēram, ļoti aknu kādas slimības. Ja? Osteoporozē un kaulu bojājumiem magoņu, bet tieši šis te komponents, abi divi kopā, viņa palīdz osteoporozē kaulu šūnām atjaunoties. Tas palīdz sarkano asins ķermenīšu veidošanos, ja, palielina asins plūsmu un sakārto skābekļa orgānos, normalizē skābekļi, arī atkal tāpat kā dzels, ja, mums skābekli veido un palīdz šīm te tā arī bosfīlija ar magoņeļu, šis te eļas produkts mums palīdz šo te plūsmu normalizēt. Ja skābeklis būs normāls, tad arī plūsma būs normāla. Ja, tātad paliks un līdz ar to holesterīns arī būs uzreiz zemāks. Tas automātiski, kā viņš tur sakārtojas, tā viņš ar visu automātiski izdara. Samazina muskuļu sabrukumu reumatoīdā artrītā. Tātad, tad, kad ir pie reumatoīda artrīta, ir muskuļu sāpes, ir tāds, tiešām tāda arī esot sajūta, kad tie muskuļi vairs nav nekā, nevar neko pakustināt, ja, un tad var ļoti labi ar tonusu, viņš dod tonusu muskuļiem, ja. Noņem iekaisumus locītavās,
ja, un dod pretiekaisuma spēku. Tātad dod šūnām spēku ar iekaisumu cīnīties. Aizkuņa dziedzera un krūts vēža šūnām it sevišķi, ja, tas ir tieši vairāk, jo bosfīlija un arī magoņa eļļa ar krūti strādā, aizkuņa dziedzeras bosfīlijai. Ja, un arī pierādīts to, ka ir ļoti, ļoti efektīgi rezultāti, lietojot šo apturot vēža šūnas. Ja. Tad samazina acu muskuļu un redzenes elastības zudumu acu deģenerācijas gadījumā. Tas ir tas, kad ja cilvēkiem paliek sausas acis, ja acu muskuļi ir tā, ka sāk vājināties muskuļi, tad acis sāk šķielēt, sāk lēkāt, ja, tad arī šo te varam mēs padzert, un mums viņš pamazām, protams, tas nebūs uzreiz, to jau mēs saprotam, ja, bet uzreiz viņš tā palīdzēs un muskultūra palīdzēs atjaunoties. Tad ir, protams, vītolu mīzamums, kura jau mēs esam runājuši, un to varbūt, ja gribās, tad varbūt arī citā reizē sīk, un man tur daudz ir, bet šoreiz vienkārši. Es teiktu tā, ka vītola mizas kapsulas ir tās, kuras noņem ļoti ātri temperatūru, noņem pilnīgi viss, viņš ir kā sāpes preparāts, teiktu. Tāds ātram variantam, kad nevis analogīnu ņemt, ja, bet jo viņš ir no vītolas mizas, tas ir aspirīna aizvietotājs. Tātad viss, ko mēs esam kādreiz darījuši ar aspirīnu, tātad temperatūra, iekaisums, sāpes, vienalga kam, un ļoti spēcīgs antioksidants. To mums vajadzētu mājās, kā es saku, aptieciņā turēt visu laiku, ja mums galva sāp, vītolu mizu paņemam, un viņš tiešām palīdz. Ātrai tā, ja ir augsta temperatūra, var palīdzēt un palīdz, ja. Kaut vai paņemam, ja ir galīgi augsta un ļoti sāp, tad var 2 kapsulas paņemt, ja. Un lietot tieši tad, kad viņu vajag. Ja, tieši tādu. Kā profilaksi viņu nemaz nevajag. Viņu var arī kā profilaktiski pret visiem iekaisumiem atkal viens no, ja, un antioksidants no, ja, kuru mēs varam izmantot, jo mums ir daudz un dikti, ja, bet vairāk es teiktu, ka vītola miza ir tā, kas tiešām ir kā sāpēm, ja. Lai viņš stāv skapītī, nekas viņam nenotiks, ja, un palīdz. Ļoti ātri vai somiņā līdzi, ja nu tiešām vajag. Tad ir numur 4. Es pamazām pāriešu uz šo te programmu, numur 1, 2, 3, 4. Mums ir jāprogramma. Nākošais es stāstīšu tieši par 1, 2, 3, jo mums tā ir speciāla programma, ja, un kā var piedāvāt un kā var darboties, bet tur ir diezgan tā nopietni, tas viss ir jādara, un tas būs nākošais. Bet šoreiz ir tas numur 4, tur es pati ļoti labi lietoju, man viņš ļoti labi patīk. Tad, kad ir uztraukums, tad, kad ir kaut kāds stress, ja tad, kad vienkārši nevar tu savākties un tevi ir haoss sevi, tad numur 4 ir tas, kurš varēs vienkārši to stresu un to mierīgumu uztaisīt. Lavanda ar mums ir ļoti labi, tā ir maiga. Tā var drīzāk kā miegam. Šita numur 4 arī var miegu, ja, bet vairāk ir domāts tieši tādus stresa, ja, tādus simptomus noņemt. Ja, bet arī tai pašā laikā viņš ļoti labs ir pirmsmenstruālais sindroms. Samazina jauniešiem, ja, kuri nezin, kuri nemāk, kuri nesaprot, kas ar viņu notiek, jo, diemžēl, jaunietēm nestāsta, nerunā ļoti maz, vecāki stāsta kaut ko no malas. Arī organisms viņiem tagad ir meitenēm tā, kad viņiem sāp, viņiem galvas reibst, ja, bet pirms tam, jau kad zina, kad ir apmēram 14, vai tad, kad sākās jau pirmās dieniņas, jau kad ir menstruācijas,
tad arī šo te var ļoti, ļoti labi palīdzēt, lai nav šīs te sāpes, lai viņš šis hormons, sievišķais hormons, lai viņš normalizējas, jo viņiem tur nekas nav normalizēts. Pierādīts tagad ir briesmīgi, vispār interesanti tām meitenēm. Bet, lai šo te samazinātu tieši to spriedzi, ja, vai vispār numur 4 varētu būt arī viens no produktiem, kas meitenei kā ir 2 dienas iepriekš jau jāzina cikls, tad, protams, ja, un tad 2-3 dienas iepriekš jau var padzert, lai nav šīs tas trakais, kas tagad notiek ar tām meitenēm tur, ja. Tad guļ pilnīgi mājās, un viņam sāp, un viņam reibst, un viņam viss tas ir, viņam nav sakārtota šī te nesakārtota, ja, hormonālā sistēma. Numur 4 ir tā, kas starp citu sakārtot meitenes hormonālo sistēmu. Ļoti spēcīgs ir antidepresants, tiešām arī, ja tiem cilvēkiem, kuri ir ļoti stresaini, tāpat arī bērni, ja, kuri, viņi depresīvi, viņi tur trako un ārdās un nevar sevi savākt, tad numur 4 tas mierīgs produkts, kurš sastāv no 3 sastāvdaļām, ja, kurš ir atkal sabalansēts un kurš nedod nekādu blakus parādības, ja būtu antidepresanti, piemēram, ja būtu jādzer, kuri daudz starp citu dzer. Ja, bet šis te ir tas, kurš varētu tieši normalizēt un bez blaknēm, ja. Pie ginekoloģiskām slimībām, ja, tas arī ir kā profilakse, palīdz noņemt spazmas, mazina čūlas, mazina cistas, ja, ginekoloģiski, ja, atslābina smadzenes un regulē miegu. Tas nenozīmē to, ka viņš tagad paliks tāds mākonis. Nē, viņš nebūs, bet viņš viņu sakārtos to domāšanu. Viņš tiešām ir tā, ka viņš tevi iekšēji nomierina, tai pašā laikā tu visu saproti. Tev tā kā skaidrāks prāts paliek, ja tā. Pilnīgi tā liekas, ka atverās acis, ka tev nav par ko satraukties, ja? Ja tu nevari, piemēram, sevi savākt, daudz cilvēku tādi ir, ja? Tad šis te būtu viens no ļoti ieteicami. Arī pie reumatisma, arī viņš normalizē emocijas, trauksme, bailes. Par bailēm runājot, arī ir cilvēki ļoti no viskaut kā viņi baidās. Fobijas ir šausmīgas, bet arī iekšējās bailes. Ja? No iekšējām bailēm ir arī tas, kas izraisa šo te trauksmi. Bailes mums izraisa trauksmi. Bet arī šeit šis te numur 4 būs tas, kas tiešām viņš noņems to trauksmi. Un tev nebūs bailes. Ja, viņš tā sakārto. Arī bērniem, kuriem tagad ir eksāmeni, arī pieaugušiem, ja, kuri kaut kur, viņš nevar savākties, viņam ir bailes, viņš tur trīc un dreb, tad arī šis te, jo tur ir klāt bolderiāns, ja, noteiktā daudzumā. Tas nenozīmē to, ka tiem, kam cilvēkiem ir alerģijas pret, kas nepanes bolderiānu daudziem ir, ja, vai matejs, vai vilkābeli, ja, kaut ko ar tādu šeit ir tik daudz pielikts, atkal sabalansēts, lai viens otru papildinātu, lai viņš neizraisītu alerģiskās reakcijas, ja, viņš dod to mierīgumu, vienkārši izvilkums, kurš dod to mierīgumu, kas tieši to sabalansē, ja. Un pie gremošanas traucējuma arī samazinās. Ja ir ļoti labs, ir pie, kā es saku, smektas vietā gandrīz, vai var viņu lietot, ja mēs pārādamies, un ja mums ir kaut kādas aizkuņa dziedzere, tur kaut kas spiež, vai mums ir grūti kuņģim, vai kā mēs, tad arī numur 4 ir tas, kurš palīdzēs noņemt spazmus. Ja? Tā. Internets griežas. Tas arī palīdz uzmanību bērniem ar hiperaktīvām problēmām. Kā jau es arī teicu, vai tieši šiem te trauksmainiem bērniem ir viņš pats par sevi. Tieši arī bērniem viņu var lietot, ja, no 7 gadu vecuma, ja,
kuri tiešām skolā nevar koncentrēties, kuriem nav, viņi tādi hiperaktīvi, kā sauc tagad tos bērnus, ja? Nav, kā es saku, nav kur enerģiju liktu, ja? Tātad, un arī pie agresīviem. Ir bērni, kuriem ir agresīvi, pie tādiem hiperaktīviem, bet viņi ir uz tādu, tiešām tur kaujās un bļauj un kliedz, un ja, ka tu nevar savākt viņu un nezinu, ko dara. Tad arī šis produkts padodot kaut vai dažas kapsulas, viņš jau normalizēsies un noņemsies viņam tas trakums nost. Tāpat arī pieaugušam cilvēkam, ja, kurš ir atkarīgs, kur ir pie smadzeņu problēmām, ja, pie atmiņas problēmām, ja, pie visas slimības, kas ir saistītas ar smadzenēm, tas viss šo te numur 4 ir vienkārši jāpadod, jāiedod tam cilvēkam, tu paprovē, un tad tu redzēsi, jā, tā, jo viņi ļoti maz kam tic, ja, kad pat būs kaut kāda tur bolderjāņa tableta, kura man tagad palīdzēs, bet tā arī ir, iedodat paprovēt, un tad cilvēks redz, un tad viņš jums to pieprasīs. Ja? Un arī, starp citu, ļoti labi arī, kam ir bezmiegs. Kam miega traucējumi, jo, kā zinat, miegam ir pat galvenā funkcija mūsu dzīvē, ja mēs neesam ritīgi izgulējušies, mūsu nervu sistēma viss tur iet ķīsēlī, ja? Un arī šis te ir produkts, kas palīdzēs var pirms gulētiešanas viņu iedzert un būs savādāk miegs un mierīgāk gulēs, bez celšanās augšā, bez lekšanas augšā, ja, un arī un mierīgāk ir aiziet gulēt. Ja? Tā var tā forši aizmigt, ja. Un arī ļoti labs, kas sakārto asinsspiedienu. Vat pie asinsspiediena arī viņu var, kā es teiktu, kabatā turēt, ja nu viņš lēkā ir cilvēkiem tiem, kas lēkā augšā lejā, tad arī viens no produktu, kas arī palīdzēs asinsspiedienu regulētājs. Jo daudzi mūsu cilvēkiem ir asinsspiediens lec vienkārši uz nervu pamatu. Ja mēs sastresojamies, mums ir pārslodze kāda un asinsspiediens ir augšā. Un šīs atkal būs tas, kas normalizēs uz to, uz leju nolaidīs to augsto spiedienu. Ja? Tātad, un arī pie menopauzes smagumu un biežumu. Menopauzei ar viņš ir ļoti labs, lai nav karstumi. Noņem karstumus numur 4, ja? Jo viņš arī regulē hormonu, tā kā dzels mums normalizē, bet šitais arī ir tiešām arī, kas sakārto hormonu ražošanu organismā. Ja ir arī kāda problēma vai kāda vainīte ar hormonus, ar vairogdziedzeri sevišķi, ja ir arī kādam ir izoperēti vai kā, tad numur 4 tas, kas, jo vienalga hormons viņš veidojās tāpat organismā, visi mūsu procesi notiek tāpat, ja viņi ir izoperēti. Ja, tāpat kā aizkuņdziedzers un žults vienalga viņš veidojās. Ja, tāpat arī hormons ir arī normalizēties vajag. Un viņš palīdzēs tieši tā balansēties mierīgā veidā to atjaunot. Ja? Un pie paniku lēkmēm arī tad, kad cilvēkam paniku lēkmes, arī viens no labāks produkts, kur tiešām, iedod tā vienkārši pasūkāt kaut vai to tabletu, un viņš tā mierīgi nomierinās, ja? Viņš vairs neārdās, viņš netrako, ja? Tā, un arī pie reizes līdz ar to, ka tur ir arī lavanda klāt, tad arī viņš mazina sāpes. Un ļoti labs ir pie sinusīta ārstēšanas. Viņš palīdz noņemt spazmas blakus dobumos, ja? Tātad sinusīti ir tie, kas mums te blakus dobumā veidojās, ja? Iekaisumu, pie reizes arī viņš noņem arī šo te iekaisumus. Tālūk. Laikam šodien tas arī būs viss.